Labdien! Ņemot vērā janvāra traģiskos notikumus, arī Latvijas valsts ceļi ir nākuši ar konkrētiem priekšlikumiem, kā tad varētu uzlabot mūsu izpratnē kopējo satiksmes drošību uz visiem ceļiem. Mēs esam nākuši ar 4 konkrētiem priekšlikumiem, es varbūt tās iziešu viņiem cauri. Tad pirmais ir atjaunot autoceļu preventīvu kaisīšanu ar pleclīdes materiāliem. Darīt to rīta periodā līdz 6:00 un vakar periodā līdz 18:00, laika periodā, kad temperatūra tuvojās 0 grādiem, gan plus līdz +4, +5 grādi un tāpat tās -5 grādi. Tajā laikā, kad klātne mitra, tātad veikt šo preventīvo kaisīšanu, tādējādi izvairoties no tā, ka tātad veidojās apledojums. Tālāk ieviest 30 minūšu reakcijas laiku kaisīšanas uzsākšanai uz valsts autoceļiem, tātad ne tikai definēt laika periodu, cik ilgā laikā uz valsts galvenā autoceļa tātad ir jābūt nokaisītām notīrītām ceļam, kas attiecīgi uz A klases ir 3 stundas un uz A1 klases ir 4 stundas, bet tātad arī definējam laiku, cik ilgā laikā šie darbi obligāti ir jāuzsāk. Nākamais priekšlikums ir palielināt Latvijas valsts ceļu laika apstākļu staciju skaitu, lai mēs spētu, teiksim tā, lai šīs laika stacijas spētu ģenerēt apledojumu risku. Ja šobrīd viņas ir 59, tad mēs uzskatām, ka šis skaitlis, protams, ir nepietiekams. Mūsu priekšlikums ir šo laika staciju skaitu palielināt līdz 120. Un tad arī mēs varētu precīzāk, saulēcīgāk modelēt šos apledojumu riskus un tādējādi arī informēt gan autoceļu uzturētāju, gan arī visu ceļu lietotājus par šiem riskiem un uzsākt jau saulēcīgu darbu. Un 4. priekšlikums ir uzlabot operatīvās informācijas apmaiņu ar valsts policiju, lai informētu sabiedrību par tiem ceļu posmiem, kur braukšana ir īslaicīgi bīstama. Es varbūt sākšu tad ar šo līgumu, kas ir starp Latvijas valsts ceļiem un valsts policiju, kas ir noslēgts jau 2007. gadā, kur valsts policija apņemas informēt Latvijas valsts ceļus par konkrētiem gadījumiem, kad ir ceļu satiksmes negadījumi, kāds ir šo negadījumu veids, laiks un vieta, kur viens no iemesliem ir ceļa stāvoklis. Tāpatās par vietām, kur ir bloķēta satiksme, pilnīgi vai daļēji, tāpatās par ceļu satiksmes negadījumiem, kur ir bojāta ceļu konstrukcija vai aprīkojums, kur valsts policija ievieš satiksmes aizliegumus, un par vietām, kur brauktuves kvalitāte rada draudus satiksmes drošībai. Jāatzīst tā, ka uz šo brīdi šī procedūra nav efektīva. Mēs nāksim ar iniciatīvu pārslēgt šo līgumu, jo jāsaka tā, ka šobrīd mums šī sadarbība labi strādā tikai tajā brīdī, kad valsts policija sagaida no mums kādu rīcību. Pārējās gadījumos mēs šo informāciju uzzinām post factum, un mēs, protams, būtu interesēti šo informāciju saņemt operatīvāk, lai mēs varētu informēt visus autoceļu lietotājus par to, kāda ir esošā situācija un arī par iespējamām alternatīvām. Ejam tālāk, atgriežoties pie analīzes, kas tad notika nedēļā no 12. līdz 19. janvārim. Šeit ir parādīts grafiks, kāda ir vidējā ātruma pierīgā. Jūs redzat, ka vislēnākā vidējais ātrums ir bijis 12. janvārī, tālāk 13. janvārs ir bijis vislielākais ātrums, tad 14. vidējais ātrums ir krities, un tad atkal pakāpeniski līdz nedēļas beigām šie ātrumi ir pieauguši. Ja mēs konkrēti analizējam 13. janvāri, tad var redzēt, ka vidējais ātrums pierīgā ir bijis virs 90 km/h. Arī rīta stundās, arī laika periodā, kad mūsu laika stacijas neģenerēja šo apledojumu risku, tātad arī autovadītāji tāpat tās neprognozēja to, ka varētu izveidoties apledojuma risks, un to apliecina arī šie vidēji ātrumi. Protams, šie nav vidēji ātrumi precīzi šajās vietās, kur notika ceļu satiksmes negadījumi, šie ir ātrumi no mūsu meteostacijām, kur ir iebūvēti šie sensori. Tālāk mēs esam izstrādājuši tātad melno punktu karti par visu Latviju, kur var redzēt, kurās tad vietās pēdējo 3 gadu laikā ir notikuši visvairāk ceļu satiksmes negadījumi. Un tādu šobrīd ir 58 punkti pēc metodikas. Mēs tad šos melnos punktus norādām vietās, kur pēdējo 3 gadu laikā ir bijuši vismaz 8 ceļu satiksmes negadījumi vai 3 cietušie vai bojāgājušie. Un tātad, protams, ka katrā no šīm vietām būtu nepieciešams analizēt un skatīties, kāda infrastruktūras uzlabojuma konkrēti nepieciešama konkrētajā vietā. Un tāpatās šīs varētu būt arī tās potenciālās vietas, kur obligāti būtu jābūt šīm meteostacijām, kas tiek uzstādītas, lai varētu saulēcīgāk prognozēt, kāda tad ir laika apstākļi un kādas ir nepieciešamās darbības. Tad mūsu mērķis ir 2-3 gadu laikā papildus 59 esošajām stacijām tātad iegādāties vēl vairākas laika stacijas, lai sasniegtu 120, lai mēs varētu operatīvi un sistemātiski veikt tātad preventīvu apstrādi. Un mūsu mērķis ir sasniegt augstu precizitāti šai prognozēšanā, lai mēs varētu tātad veikt būtisks uzlabojums esošajā ceļu tīklā.
Šī ir karte, kas parāda esošās laika stacijas, kurās vietās viņas atrodas. Ja mums ir 20,000 km, 59 stacijas, tad mēs varam izreikināt, uz cik kilometriem ir viena laika stacija. Mūsu mērķis ir panākt, lai vismaz uz valsts galvenajiem un reģionālajiem ceļiem būtu uz 30 km viena laika stacija. Tad tas būtu optimāls modelis, kas ļautu sasniegt to, ka mēs varam saulēcīgi prognozēt. Tātad meteo termogrāfiskos datus, analizēt to, kā grunts, kāda ir siltuma inerce, jo, pieņemsim, tas nenozīmē, ja ārā ir mīnus grādi, ka zeme ir sasalusi, un otrādi, ja ārā ir plus grādi, zeme ir sasalusi, tad arī var veidoties aplidojuma risks. Izmaksas, ko mēs reiķinām, kas būtu nepieciešams, lai šādu sistēmu precīzi ieviest, pēc mūsu aprēķiniem sastāv vismaz 2,2 miljonus investīcijām, plus vēl nepieciešamā datu analīze, datu pārraide, analīzes sistēmas, tas viss vēl sastādīt apmēram 800,000 eiro, tādēļ viss kopā sastādīt aptuveni 3 miljonu eiro, ko mēs varētu ieviest tuvāko 2 līdz 3 gadu laikā. Protams, mēs strādājam arī pie alternatīviem finansējuma avotiem, kas ir Eiropas Savienības fondi, kur mēs arī ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem šobrīd strādājam pie Via Baltica projektu, kuru mēs plānojam 4 līdz 5 laika stacijas uzstādīt un tāpatās arī mainīgās ceļa zīmes izvietot. Tātad arī kopumā ieviešot šīs 120 ceļa meteoroloģiskās stacijas, mēs varētu panākt to, ka visās šajās vietās tātad ir ne tikai ceļa meteostacija, bet ir arī satiksmes skaitītājs, ir videokamera, ir arī tātad signalizācijas iekārta, jeb ekrāns, kas varētu informēt autoceļu lietotājus par to, kāda tad ir klātnes temperatūra, kāds ir iespējamais ātrums, un arī mainīgos laika apstākļos iespējams dot vienkārši informāciju par to, kāds ir ieteicamais vai atļautais braukšanas ātrums. Paldies! Jā, paldies, Langskungs. Tātad ļoti labi priekšlikumi, tad mēs arī fiksējam tos jūsu izteiktos priekšlikumus jau konkrētām rīcībām. Vai būtu kādi jautājumi Langskungam? Lūdzu. Juris Virbos, Latvijas automoto biedrība. Es domāju, ka tie ir ļoti, ļoti labi un vērtīgi priekšlikumi un noteikti jācer, ka viņi tiks realizēti. Es tik gribētu papildināt vēl ar vienu 5. punktiņu tajā plānā. Izanalizēt šobrīd un pārbaudīt, kādā stāvoklī atrodas pārējās gāja tuneļi Latvijā. Jo tā tuneļi ir, cik es zinu, vairāk. 34. Jā, 24, jā, un nāk tā informācija, kad lielākā daļa no viņiem ir diemžēl tādā pašā stāvoklī, ka tas slavenais tunels pie Medenciem, un varbūt ņemot pēdējās, kā saka, tehnoloģijas sasnieguma, varbūt arī tur var viņus sakārtot, tā, lai cilvēki viņus patiešām lietot. Un te es domāju, ka ļoti svarīgi būtu pie šī darba piesaistīt arī vietējās pašvaldības, jo bez vietējo pašvaldības sadarbības un uzraudzības tur būs diezgan grūti gan sakārtot viņus, gan arī to, lai noturēt pēc tam, lai viņus neizdemolē, jo izdemolē jau vietējie cilvēki diez vai tur brauc kāds no Rīgas vai no kādas pilsētas un kaut ko tur demolē. Tā kā tas, es domāju, būtu viens ļoti tāds labs punkts, kas esošā situācijā būtu svarīgs, un viņš varbūt arī neprasīs tik lielas naudas. Un arī realizēt šo te operatīvo informāciju un papildu, tātad meteoroloģiskās stacijas, es piedāvātu ar apsvērt iespēju par to, ka būtu iespēja arī publiskā lietotāja tīklam, tātad publiskam lietotāju autovadītājiem caur aplikāciju vai kādā citā veidā saņemt operatīvi šo te informāciju, kura būs no meteostacijām braucot pa šiem te ceļiem. Tas varētu būt kaut kāda brīdinājuma veidā, jo, kā mēs zinām, jau pusē Latvijas lietotāji ir vietāluņi, tas procents palielinās, līdz ar to viņš būs vēl lielāks. Un līdz ar to ļoti liela autovadītāja daļa varēs šādu informāciju saņemt un operatīvi reaģēt. Tā būtu vistiešākā saikne ar lietotāju un iespēja iedarboties uz viņiem. Paldies. Jā, paldies par jautājumiem. Langskungs noteikti atbildēs, jo attiecībā par gāja tuneļiem tad ir informācija un ir apsakoti šie te un lielā daudzos gadījumos arī tur pašvaldību bilancē šie tuneļi un pašvaldību uzturēšanā ir par ceļu karti un stāvoklis ceļiem, tad jau vairākus gadus šī karta ir pieejama ar visām bildītēm, temperatūrām un arī videokameru uzņēmumiem, kas reālā laikā tiek atjaunot Latvijas valsts ceļu mājaslapā. Bet, protams, arī Latvijas valsts ceļu nodrošina sadarbību ar Waze un šo informāciju arī online režīmā izvieto. Tur būtu sīkāk, varbūt papildinās tad Langskungs.
Domāju, ka Matīs kungs ļoti precīzi atbildēja, bet par tuneļiem, jā, tātad 34 tuneļi. Diemžēl pieredze rāda, ka visās vietās, kur šis apgaismojums tiek izbūvēts, pēc apmēram 1,5 līdz 2 nedēļas, tad šis apgaismojums tiek izdemolēts. Tātad mūsu risinājums ir panākt, mūsu izaicinājums ir panākt tādu apgaismojumu sistēmu, ko nevarētu tik viegli izdemolēt. Pie šī jautājuma arī strādājam. Tad tie pašā Medemciemā apgaismojums jau ir pagājušajā nedēļā atjaunots. Skatīsimies arī, kā jūs pareizi teicāt, ļoti svarīga sadarbība ar pašvaldībām, vai kameras ir izliktas, vai pašvaldības policija patrulē konkrētajā vietā, lai šis apgaismojums pēc iespējas ilgāk noturētos, jo viņš jau gal galā ir tiem pašiem iedzīvotājiem. Tas, ko jūs ierosinājāt par aplikāciju, kā brīdinājumu par to, kāda laika apstākļi, manā izpratnē tās ir divas lietas. Pirmais, uz šo brīdi jau tātad mūsu mājaslapa, un tāpatās Vējas programma, kur parādās brīdinājums par to, ka ceļš ir slidens, bet es domāju, tiešām varētu strādāt tālāk, varbūt tās parādās jau no monitoringa sistēmām, no ceļu meteoroloģiskajām stacijām, tiešām parādās kaut kāda informācija, ka esiet uzmanīgi, tuvojās riska zona, tālāk no kaut kādiem +4 grādi, tiek monitorēts, kāda ir arī zemes temperatūra, vai klātnes temperatūra, parādās risks. Es domāju, ka mēs pie šī jautājuma pastrādāsim. Jā. Paldies!